Okalī. Nu ko, šodien mums ir 7. jūlijas. Vasara pilnā pilnbriedā. Un šodien mēs dodamies copēt. Copas vieta Daugava. Kā jau priekš vasaras pilnbrieda mērķa zivs sams. Te mūsu ritošais sastāvs, ar ko mēs šodien dodamies. Šodien viens pats. Izmēģināsim spēkus, kā mums ies, redzēsim. Piecēlos diezgan vēlu, vakar vēlāk sanāca iet gulēt. Bet nu neko, sāmi ķeroties arī pa dienu. Ok, dodamies Daugavā. Mazliet offroada. Piedara pie lietas. Aiziet, lai viņi jūdiņā. Redz kā runā, grib dziedāt, grib copēt. Okalī. Tā, nu, sāksim mēs ar velcēšanu. Tas man nav mīļākais, teiksim, makšķerēšanas veids. Es viņu visu vasarā izmantoju pārsvarā, lai nokļūtu no punkta A uz punktu B, kur man vajag vienkārši pa ceļam, lai nebraukātu pa tukšo, netērētu degvielu, tad es uzvelcēju. Bet samam viņš ir ļoti perspektīvs un velcējot, kā mēs zinām, tad var tikt arī pie labām trofejām. Atšķirībā no mētāšanas, kas ir, nezinu kāpēc, bet mazāk. Man vismaz mazāk veids. Kaut gan lielāko līdekļu mūžā es esmu noķēris tieši uz mētāšanu. Tā ka nesaki ne 5. Nu, lūk, ko mēs mēģināsim. Mēģināsim woblerus. Dziļums apmēram 5 metri plus. Ir dažas vietiņas arī mazākas. Attālums apmēram 40 minūšu brauciens. Brauksim uz augšu. Šādi woblerīši. Tā, šitas ir agresīvais. Šito mēs liksim tojā distancē. 2 kātiņi. Tipiskais rietumu vējš Daugavas pretstraumes vējš. Šodien mums doma ir pakokot vēlāk, bet kā izdosies, ja nu vienīgi klusajā līkumā. Jo šādā vējā ar kvoku ir diezgan problemātiski. Man liekas, ka viņš uz dienas laikā palielināsies, un tad būs arī ar peldošo būru, kā teikt, apgrūtinoši tikt uz priekšu. Tātad, kā jau teicu, mērķa zivs sams, tāpēc velcēsim pa dziļumiem, nevis pa krastmaliņu. Ok, aiziet. Puļķi. Tā, cik mēs atlaižam, skatāmies kaut kādu 17,3 pieņemsim. Man patīk šis cipars, tāpēc atlaižam 17,3. Ok. Skatieties, maģiskais cipars. 173. Kā teica viens slavens makšķernieks, nevar noķert zivis tur, kur viņu nav, bet šeit viņas ir. Un par to liecina, lūk, eholota rādījums. Redzēt, pilns eholots ar zivtiņām. Visticamāk baltās zivis, bet, kā zināms, kur ir aitas, tur cirpēji. Tātad plēsīgās zivis. Ok, mēs tagad ķersim uz manu mīļāko metodu, džigi-bugi. Džigi-bugi, šitādu te zivtiņu smuku. Mēģināsim ķert uz džigi-bugi. Lūk, kā līdeka šķērē astes nost. Tur pie tā krūmiņa. Mēģināsim vēlreiz. Varbūt atkārtos copīti.
Vēlreiz. Opa! Vēlreiz pieteicās. Astis kodēja. Mazā astis kodēja. Opa! Atdod asti! Lūk. Paga, nespirinies. Aiziet. Man ir copa. Šķiet, ka sams. Spriežot pēc rāvieniem sams. Jā. Nedrīkst saforsēt. Ārā otrs tāds. Palaida. Nē, ir jau. Izskatās, ka liels. Augšā netrījās. Neforsēsim. Ja viņš iet, lai iet. Īrā! Yes! Nu jūs redzat, sami Daugavā vēl ir. Nu ko, šodien man veiksmīga diena. Pēc ilgiem laikiem liels sams. Iespaidīgs. Paņēmu uz agresīvo, uz ko man bija cerības, starp citu. Lūk, kā izskatās woblers pēc tam, kad ir pabijis samam rīklē. No 6 āķiem, no 6 zilkšņiem palikuši 2 un 3 tāds pusīte.
Jā. Paņēmu uz velci. Jā. Tu patās pie mājām. Samu bedrē. Tas mans tēvs atnāca ievērtēt zivi. Viņš pacīnīties dabūja, bliņ. Nemaz tā negāja krastā. Nu, kāp iekšā laivā. Nu, bet es domāju, es ar galošām tur neaiziet. Jā, kāp iekšā laivā. Kā tu viņu tur piesēdīji? Ar striķi. Caur žaunām. Nesvēri? Nosvēra. 15,8 ar to sačaku. Vai tālīgs? Ko darīsi? Laidīšu vaļā. Ok. Samu mēs piesējām pie striķīša, bet par cik vakars vēl tikai top. Re, kur smuki riet saulīte. Vēl mums ir kāda stundiņa. Pamēģināsim noķert vēl kādu samu. Šoreiz mēģināsim to darīt uz grunts makšķeri. Uz akniņām vistu. Viņas diezgan sūdīgi turās klāt, bet te nekur tālu nav jāmet. Iebraucām 5 metru dziļums. Uzstiprinu uz vienžubura āķīša. Uz kloroka. Lielā spole jūrniece. Ko, aiziet tālu, nav jāmet tepat pie laivas. Obā! Aizmirst saspļaut virsū. Un atliek gaidīt. Copis daudz ir uz aknām, bet knābā mazie sami. Aknas iztērējās ātri. Nu, garēts. Makšķeris samestas, atliek gaidīt copi. Sauriets, kas vēl var būt labāks. Viens sāms jau ir reku copīte ar parādījās. Kaut kas jau tur knābā, sīkpirdis kaut kāds. Šādi viņi uzvedās tie sami. Maziņie knābā. Un noknābā ļoti ātri. Picirst. Nosti. Pasakains saulriets. Nu, ko izskatās, ka cope jānosbeidz. Jābeidz cope. Uz gruntenēm sīkie raustu nonstopā. Bet nekas lielāks nepiesakās. Jābrauc krastā atbrīvot mūsu gūsteknes.